Šogad gājiens par vienlīdzību, ko draudzības dienu ietveros rīkoja lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība Mozaika, notika 11. novembrī Krastāvā. Pēc policijas aplēsēm tajā piedalījās apmēram 200 cilvēki. Savukārt protestētāji pulcēja 700. Sporta spēlēm nē, neko nē, tikai gejiem! Atbalstīti valdība geju! Ģimenes ļāviet šonadēļ acīs! Pagājušajā nedēļ tik skaisti bija! Ģimenes svētki, visi bija ļoti skaisti! Un šonadēļ viņš spļauj acīs, nevar izturēt šito valdību! Oficiāli protesta akcijas pieteiktas netika, taču jau pusstundu pirms gājiena sākuma norobežotās Krastmalas abos galos pie Akmens un Vanšu tiltiem stāvēja vairāk cilvēki ar saskanotiem plakātiem, kuros nosodīja seksuālās minoritātes un gājienu pašu. Liela daļa no protestētājiem bija draudzes jaunā paudze locekļi, nacionāla radikāla organizāciju biedri un skinheadi. Tēvs, mēs piesaucam Tavas svētās asinis! Tēvs, mēs piesaucam Tavas svētās asinis! Gājienam atļauju devušās amatpersonas simbolizējošu leli turēja Gins Krīgers, kurš kopā ar nepilngadīgo dēlu apsūdzēs par to, ka pērnprāta dalībnieku virzienā raidīja divas peterates. Jūnijā viņam jāstājas tiesas priekšā par huligānismu un nepilngadīgā iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā. Šogad gan gājiens pagāja bez nopietniem incidentiem. Kopā policija aizturējusi 5 cilvēkus. 4 no tiem bija protestētāji, pēc ko sāktas administratīvo pārkāpumu lietas par sīko huligānismu. Savukārt krimināla procesa par sabiedriskās kārtības traucēšanu ierosināts pret vienu no gājiena dalībniekiem, kas esot izrāvis kādai sievietei plakātu ar novprāta simboliku. Norobežotajā teritorijā cilvēki tika laisti iekšā tikai pie anglikāņu baznīcas, kur ienācējus novērtēja organizatori un policija pārbaudīja ar metāla detektoriem. Pēc gājiena un uzrunām visi dalībnieki, kas vēlējās ar iepriekš pasūtītiem autobusiem, tika aizvesti uz autobusu velepunktu Abriņas ielā. Pēc pasākuma Mozaikas valdes priekšsēdētāja Linda Freimina atklāja, ka nākamgad draudzības dienu rīkotāji mēģinās ar policiju komunicēt, lai seksuālo minoritāšu likotiem pasākumam varētu piekļūt tik viens iedzīvotājs. Šogad gājienu interesanti praktiski nevarēja redzēt, taču pasākuma dalībnieki vēlas būt redzami un gūt plašu atpazīstamību. Ivo Leitāns, Jānis Palknieks, Diena TV.